Sveiki visiem! Šajā video jūs uzzināsiet, kā un kur iesācējiem tirgoties ar kriptovalūtu nākotnes līgumiem, kā saņemt reģistrācijas bonusu un kā atvērt savu pirmo nākotnes līgumu tirzniecību. Es centīšos visu izskaidrot ātri un vienkārši. Iesācējiem Binance ir labākā izvēle. Tā piedāvā visplašāko tirzniecības instrumentu izvēli. Binance ir jaudīga un uzticama platforma, kas iesācējiem nodrošina visu nepieciešamo pārliecinošam sākumam - vienkāršību, drošību, likviditāti un iespēju pakāpeniski pāriet no vienkāršiem kriptovalūtu pirkumiem uz sarežģītākiem finanšu darījumiem. Turklāt Binance ir pasaulē vadošā kriptovalūtu birža. Uzmanību! Bonus tiek aktivizēts, reģistrējot jaunu kontu, tāpēc lūdzu izpildiet video sniegtos norādījumus. Ja jau esat izveidojis kontu, varat to dzēst un izveidot jaunu, kā parādīts šajā video, lai nodrošinātu, ka jūsu naudas atmaksas bonus ir aktīvs. Ja jums nav konta, tad pāriesim pie reģistrācijas. Dosimies uz biržas vietni Binance. Pāriesim pie reģistrācijas veidlapas. Mēs norādām savu e-pastu. Tālāk jums jāapstiprina, ka esat cilvēks. Tālāk jums jāapstiprina sava e-pasta adrese, izmantojot kodu, kas tiks nosūtīts uz jūsu tikko norādīto e-pasta adresi. Tālāk jums ir jāizdomā parole. Tad ļoti svarīgs solis - šajā lapā jāievada bonusa kods, kas atradīsies aprakstā zem video. Šis kods dos jums 20% naudas atmaksas bonusu spot tirzniecības laikā. Pēc tam jums būs jāverificē savs konts. Neuztraucieties, tas ir ātrs un intuitīvs process. Pēc verifikācijas jūsu tirzniecības konts tiks aktivizēts, un viss, kas jums jādara, ir papildināt savu atlikumu un sākt tirgoties ar fjūčeriem. Lai papildinātu atlikumu, noklikšķiniet uz pogas iemaksāt un izvēlieties savu ērtu papildināšanas metodi. Vislabāk ir izmantot P2P, šeit jānorāda summa dolāros un jāizvēlas jums ērta maksājuma metode. No tālāk uzskaitītajām iespējām apsveriet ne tikai valūtas kursu, bet arī reitingu. Pēc tam jāizvēlas sev piemērotākā opcija un jānoklikšķina uz pirkt UST. UST jeb Tether ir lielākā stabilā kriptovalūta, kas piesaistīta ASV dolāram attiecībā 1:1 un kalpo kā tās digitālais ekvivalents. Mums būs nepieciešams UST, lai pirktu un pārdotu fjūčerus, kā parādīts vēlāk videoklipā. Pēc noklikšķināšanas uz pirkt UST, jums būs jāveic maksājums saskaņā ar intuitīvajiem norādījumiem. Es to nedarīšu tagad, jo manā atlikumā jau ir UST. Visbeidzot, neaizmirstiet noklikšķināt uz pārskaitīts paziņot pārdevējam. Kad pārdevējs būs apstiprinājis maksājumu saņemšanu, līdzekļi tiks ieskaitīti jūsu kontā. Kad UST būs ieskaitīts jūsu finansējuma kontā, tas būs jāpārskaita uz jūsu nākotnes līgumu kontu. Lai to izdarītu, dodieties uz fjūčeru tirzniecības sadaļu. Atrodiet pogu pārskaitīt. Tālāk mēs izvēlamies, no kurienes veikt pārskaitījumu, finansēšanas un kur USD nākotnes līgumu. Tas arī viss, jūsu līdzekļi tagad ir jūsu fjūčeru kontā. Tagad varat veikt savu pirmo darījumu, pirksim Bitcoin fjūčerus. Es jums parādīšu vienkāršāko piemēru. Vispirms mums jāizvēlas sviras efekts. Mēs izvēlamies 2x sviras efektu, jo mazāks sviras efekts, jo mazāka iespēja zaudēt visu savu naudu. Tagad mums jāizlemj, vai atvērt pozīciju uz augšu vai uz leju. Atvērsim garo pozīciju, kas nozīmē, ka mēs pieņemam, ka Bitcoin cena pieaugs un mēs gūsim peļņu. Tagad mums jānorāda cena, par kādu mēs pirksim. Ērtības labad noklikšķiniet uz pieejamajām cenām, atlasiet apjomu 100%, lai pilnībā izmantotu pozīciju ar 2x sviras efektu un noklikšķiniet uz pirkt gara pozīciju. Tas arī viss. Mūsu darījums ir atvērts.
Pēc brīža mēs redzam, ka cena ir pieaugusi un tagad mums ir jāslēdz pozīcija un jāfiksē peļņa. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas tirgus. Apsveicam, jūs esat fiksējis savu peļņu. Tas arī viss šim video, un, ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu atstājiet komentāru un es centīšos palīdzēt. Uz redzēšanos visiem!